kādām 10 stundām pagūvu visu vientuļo planētu izlasīt, tā kā vismaz laiks negāja vēl sudumā. Tā 1001 jūdzes ekspedīcija ir ieradusies Havannā. Šitā kā vecajās filmās, ne? Slavenā Bacardi māja. Esat kā ļoti skaists interjers. Nu? Jā. Ambus Mundus viesnīca, kurā, protams, Hemingvejs atkal jau ir pavadījis kaut kādā tur istabiņā daudz laika. Spriežot pēc cenām, Lamīnas restorāna arī Hemingvejs izdienu. Bijām apciemojuši šodien cigāru fabriku, bet kā es izvilku kameru, vienā strepēs tā uzreiz man uzkliedz, ka filmēt nedrīkst, tā kā nāksies internetā pārējo visu notačīt. Slavenā Havannas cigāru fabrika. Cigāru fabrika. Baigā tāda vecā smarža. Labi, pat viss pēc kārtas. Vispirms tabakas lapas čamda, osta un tad sašķiro pa komplektiem. Un tad lapas nonāk pie tinējiem. Tie liek tās noteiktā secībā un tin cigārus stingri noteiktā blīvumā. Mums rādīja tādu sulknīti, ar kuru pārbauda katru cigāru, kā viņam iet gaiss cauri, cik labi sūcās. Nav nekāds brīnums, kad apmācība šai fabrikā ilgs 9 mēnešus. Tās laikā ir jāstrādā bez maksas un apmācības laikā lielākā daļa izkrīt. Mums pat rādīja tādus galdus, kur tie, kas ir izkrituši, viņiem krēsls apgriezts ar kājām gaisā. Un tāda arvien vairāk un vairāk cehā parādās. Šie tinēji strādā 12 stundas dienā. Un tā ceha centrā sēž priekšlasītājs, viņš mikrofonā lasa visam ceham avīzi. Bet tas no rīta un tad dienas vidū viņš lasa kaut kādu grāmatu. Tā ir šķirošana pa kastēm. Vienai cigāru kastei atlasa pilnīgi vienādu garumu un vienādu apkārtmēru cigārus. Un tas viss notiek uz aci. Tā, tu esi rūpnīca. Labiešiem gan patīk dejot. Taksī! Ņemam taksīt, es domāju. Šeit tāda būtu stilīgi braukt, ne? Buenos dias, bija šķilt tāda vēstures elpa, te mūsu ieliņa ar viesnīcu. Aikams skola. Visu dzīvi šī karstumā notiek iekštelpās, iekšpagalmiņos. Mūsu viesnīca, piemēram, sastāv no 3 šādiem skaistiem iekšpagalmiņiem. Bišķi atgādināja tā kā tādā vecajā filmā, tā kā būtu tās dekorācijas, kurā mēs piedalāmies. Mēs bijām izvēlējušies tādu butiku stila viesnīciņu Havannā.
Nu, kaut ko no vecās koloniālās apbūves. Kubā šeit viss tā mierīgi notiek. Vakar mums lidostā vajadzēja sagaidīt Antē vārdā Irina. Mēs visu lidostu izskatījām, tā arī neatbrauc. Pēc tam vakarā ar grūtībām izdevās atrast viņas telefonu numuru, sazvanījāmies. Nu, viņai mammai esot remonts bijis dzīvoklī, tāpēc viņai nebija laika. Bet viņa šodien noteikti atbraukšot līdz mums. Vakar bijām pašā lielākajā, slavenākajā Kubas šovā Tropicana. 39. gada jau darbojas. No cenas atbilstošas, bet kvalitāte arī bija. Un vienas jūdas Kubas ekspedīcija, jo nebūtu Kubas ekspedīcija, ja neiznomātu savam braucienam šo te riktīgi veco amerikāņu auto. Nu, un, protams, mūsu kubiešu šoferis. Šas tam Castro не сидит, Фидель? Castro siguieron a parte de Rodríguez.
Irina savulaik mācījusies Krievijā, un viņas mamma Krievijā arī mācījusies, ir dzīvojusi. Tagad apmeklēsim tipisku Havanas ģimeni. Ну, первые люди с Риги, это правда. Все литовцы, из Риги никого. А Мариус всегда сердится на нас, потому что мама была... Dzīvo, viss notiek. Protams, ka tradicionālie šūpuļu krēsli. Nu, no balkona, jā, tā redzama jūra. Только повыше, потому что вот этой пальме. Там я вижу. Да, видите? Там море раз. Так у вас элитарное жилье? Что? Элитарное жилье у самого моря. Хорошо здесь. Такой воздух чистый, все прекрасно. Уже 43 года там я здесь. То, короче, как мы вернулись с России тогда, нам дали вот эту квартиру. А вы в России учились? В Питер? Да. Вот, в Питер. Мы самые первые, которые поехали учиться тогда в Советский Союз. Вот. И год обучали русский язык на Украине, в Киеве, на подготовительном факультете. Потом по специальному переехали. Кто куда? Кого куда? Вот. А как радиохимик в Ленсовете. А Ирочка и Анна, они обе коренные ленинградцы. Первая кубинка, которая родилась в России, это Ирина моя. Она первая, Первая кубинка, которая в России. Я рассказала, что ты первая кубинка. Мама, ты вообще Ой, не стала, и ты сразу спинулась на Каспара. Vietējais tirgus, tā ir vienīgā vieta, kur var iepirkties par vietējiem peso kubāno, tāpēc, ka tad te ir tas, ko kubietis var parastais nopirkt, nemainot savu naudu valūtā. Это национальная вот это. Cenas. Te mēs redzam, ka, protams, ka te cenas ir vietējās naudiņās, tas nozīmē, ka 20 šīs, tas nozīmē viena tā konverta, no 23. Te? Это типа картошки, а это типа бониату. Бониату это сладкая картошка. Ага. А это вот... Это горох. А там фрутобомба, это типа папайя. Она зеленая, вот эта зеленая, а та спелая вот. Ага. Это манго, вот зеленая, это манго. Ну так это все, что кубинец может купить себе, да? Это на кубинское песо. Ага. Это все на Все остальное на валюте, да? Это на валюте. Ну, мяса просто нет, перелова басы, но по утрам есть мясо. Свинья только. А почему только свинина? Курица сапоки, потому что курица импортируется. В основном импортируется. Так, курица только за валюту, да? За валюту. Кубинец свинину должен есть. Извини. Jūtas ekspedīcija dodas uz Vināles, uz vienu no skaistākajiem Kubas apgabaliem. Pirmais objekts, ko mēs apskatīsim, ir milzīga vergu plantācija, kurā audzēja kafiju un bija apmēram 450 vergu kaut kur 1800. gados. Ay, qué buenas son las mujeres, si tú la ves por la tarde, parecen piedra preciosa. La mira por la mañana, caramba, son iguales a la diviosa. Como me van a volver alma, qué lindas son cuando quieren, como me van a volver son las mujeres, cuando se quieren casar, caramba. Manās smagās mašīnas, kas pārtaisītas pa autobusiem. Qué buenas son las
mums arī Lada otra populārākā pēc amerikāņu mašīnām. Vienmēr jāprast ceļš ir šeit kādam, tāpēc, ka uzrakstīts nekur nekas nav vispār. No šeit man jau likās turpceļā, tas skaidrs, ka mēs aizmaldījāmies garām. Te bija tā vērga plantācija milzīga kafetau, tas nozīmē, ka kafijas plantācija. Šeit šinī tornī sēdēja uzraugs un vēroja, ka vergi dara. Paši laikam viņi te dzīvoja kaut kur šinīs te barakās, jeb kā. Nu šitas te nedaudz atgādina Ankoru par to koku, kas ieaudzis mūri. Tā 1001 jūdze Kubā ir apskatījusi savu pirmo objektu un tagad dodas uz kalniem. Tiekas. 1001 jūdzes ekspedīcija devās uz Llanos de San Juan. Nu, uz tādām tā kā vannām, jeb pirtīm. Nu, kā ar šādu dīvānu, lai izmainās. Divi dīvāni tādā lauka ceļā. Vientuļā planēta teica, ka te būs šo beautiful natural scenery. Arī iecienīta kubiešu piknika vieta īstenībā. Tā 1001 jūdzes Kubas ekspedīcija ir nonākusi Nacionālajā parkā, izbauda šos dziednieciskos avotus. Un zivju spā. Un Havana klubu. To arī gribēs. Šādi viadukti pārsvarā kalpo gan kā lielas nojumes, kurās sapulcējās tie, kas kaut ko stopē un atkal grib braukt tālāk. Amerikāņu mašīnām ir savu priekšrocību. Bet pēcpusdienu savilkušies atkal negaisa mākoņi. Principā vasara nav labākais laiks ceļošanai Kubā, jo negaiss ir katru pēcpusdienu. Jau viesuļvētra iet pa gaisu. Tradicionālo reklāmas plakātu vietā ir milzīga propaganda vienmēr uz visiem stūriem, kas atgādina darba ļaudīm, kā jādzīvo. Piemēram, pret imperiālismu jācīnās šeit ciemu vidu. Laba mašīna. Labi tā. Pasūtīts bija ar skatu. Iečekosim 62. istabiņu. Kur tu esi? Gluži kā tādā guilinā.
Nu, jeb arī Luang Prabanga. Mēs sākam pierast pie Kubas tās neparastās sociālismu iekārtas. Ja, viņiem ir divu veidu nauda. Viņiem ir vietējie peso, tad ir konvertablis. Visiem turistiem tikai ar to ir norēķini. Un, tā atšķirība ir kaut kādi 1/24, tas maiņas kurs. Un, cilvēki dzīvo tādā totālā nabadzībā. Viņiem ir apmēram $12 mēneša ienākums, $12, bet toties viņi var nopirkt visas lietas savās naudiņās, un tas viņam ir lētāk. Un savukārt mums tā iznāk tā, ka mēs tur vienu kokteilīti pērkam uzreiz par $2, un kur nu vēl visu pārējo. Nolūk, jums Kubas ēdienu īpatnības, piemēram, lielopu gaļas sarīvēta tādās plānās tā kā sloksnītēs, tā kā makaroni. Un klāt vēl pasniedz arī nevis kartupeļus frī, bet kartupeļu čipšus. Ja? Tas par man ir gurķis. Un arī pelēreku gurķis ir super plānais. Līdz milimetram plānu sagriezts gurķis un tomāts. Un desu šķēli parasti vispār ir tikai viena nozāģēta. Mikronu plānu. Mikronu plānu nozāģēta, jā. Tā kā viņiem neiet viegli, apmēram tā kā mums vēl padomu laikos. Draudziņa, kurš tev te pavēlēja sēdēt tieši tai savā aplīti iekšā? Labrīt, ko tu te tāda pieplakusi? Ko tas putniņš dara tam zirgam? Tas te kaut kāds pārgājiens. Vispār mēs šeit bijām atnākuši iznomāt riteņus, bet šis jau neizskatās pārāk labs priekš. Kā teica mūsu instruktors, tas taču viss ir tik vienkārši un ātri uz šīs lapelītes uzzīmē schēmu. Tā kā dosimies apskatīt Vinālas provinces ievērojamākās vietas. Un lūk arī mūs pavada šie vienmēr lielie plakāti. Piemēram par drosmīgo Kubas miliciju. Tie arī ir vienīgie īstenībā uzraksti, tāpēc, ka neviena no ievērojamām vietām nav atzīmēta ar kaut kādiem uzrakstiem dabā. Vismaz pēc loģikas lielās klintas ir šeit. Es que yo me voy pa mi Conuco y dame pa' acá mi tire, mi timbito y mi macuto por los senderos agrestes de la campiña cubana. Un guajiro va cantando en una alegre mañana. Un guajiro va cantando en una alegre mañana. Prepárame entender que es que yo me voy pa mi Conuco y dame pa' acá mi tire, mi timbito y mi macuto por los senderos agrestes. Uz Murales. Paši ievērojamāko vispār klinšu gleznojumu šai apgabalā nevienas norāda. Murales! Tie slavenākie un ļoti veci klinšu zīmējumi. Izskatās tiešām ļoti sen. Parunājot ar zinošiem cilvēkiem atklājās, ka šis slavenais gleznojums tā nav nekāda tur pirms mūsu ēras, bet tas ir Fidel Castro ideja attēlot revolūciju uz šīs klints. Principā jau pēc tā arī izskatās. Nolīgām gidu, tad mums te piebiedrojas viens šveicis puisis vēl un dodamies tagad uz kaut kādām alām ar zemūdens upi.
Nu, protams, kafijas krūms, kā var redzēt. Tos jau mēs zinām, ja? Nav problēma. Čau. Kur tu esi tā uzkārusies, nabadzīte? Kā tu te tiki, jau? Lunch? Coming. Nu, ceru, ka nevienam nebūs pārsteigums, ka tas, kas ir tas kalns, tas ir Jose Martins, protams, kurš atgūlies bišķi, bet tā uz viņu jāpaskatās. Nu, pilnīgi var redzēt, ja? Mēs jau gan pajokojam, ka šitas blakus izstas pēc Fidel Castro atkal. Sí, pero no. No, ¿dónde vives? Pero ahora estás de vacaciones. Pero en lugar de tu residencia. ¿Dónde estás? Marco, porque... Barajón se llama. No, Marco, la pregunta está bien que eres suizo, pero puedes vivir en México, puedes vivir en otro lado. No, vive en Suiza. Lo que pasa es que de vez en cuando... Nu, priekā. Es para rociar las hojas y se mete en una caja. Tabac. Que es de la palma real. Bacao. Palma real. Hay un año de... ¿Tú quieres probar? Coiba natural. Kaspars grib iemēģināt. That's nice. No jalar para abajo, solamente en la boca. American Labi boy. pietiks, jā. Cowboy. How does it feel? Yes. Šis arklis saucās Americano, tāpēc, ka viņš nācis no štatiem. Un viņi to instrumenti nosaukuši pa godu izcelsmes vietai. Tā visā Kubā sauc arklu Americano. Tās nav kaņepes. Kubā jau laikam neaudzē, bet vispār pieklāt. Ko viņš tur stāstīja? Moška kaņepe. Tikai strauji nebremzējo sunītes, es tevī mēģinu arī pāriet pa to laipiņu. Nu, ej. Nu, kaut kādi jau te veidojumi ir. Labi, pazūdam iekšā. Redz, kas tur ir. Tā. Mēs dodamies tagad puskilometru dziļā alā, bet mums, pēc cik gids aizgājis, kaut kur bija ar savu luktu, tad mēs ar mobīliem telefoniem cenšamies piegaismot ceļu. Bet ir diezgan interesants maršruts, jāiet pa tiltiem. Tas ir Kaspars. Tagad beidzot var redzēt. Mazs valds punktiņš. Dienas vidus nav tā labākā reize, kad vizināties ar riču. Nu, kaut kāda 50. No īsta Amerika. Nav grūti iztēloties, kas tādā vietā mums šobrīd top. Šodien mūsu gids pārtapa. Viņš bija sargs no sākuma, nu tad tā vienā viesnīcā. Viņš pienāca pie mums parunāties kā sargs, nu, no kurienes mēs esam, ja mēs gribam apskatīt tālas, tur iziet pa kaut kādu apkārtni. Tad viņš pēkšņi parādījās citā izskatā, pilnīgi, nu, to sarga drēbes nometa, jā, viņš parādījās kā angliski runājošs gids. Mums tur visur izvadāja, pēc mirkļa viņš atkal parādījās, mums tā kā atgriezamies atpakaļ kā sargs, visā sarga formā. Tāpēc, ka naudiņu viņš lūdzu samaksāt tur, nu, aiz krūma. Nevis viņa darba vietā, bet aiz krūma mēs norēķinājāmies. Tāda tā Kuba ir. Tā veikalā, teiksim, tas pats alus, Kubas alus, viņš ir nopērkams tikai pa cukiem, un tas, nu, tā kā tikai ārzemniekiem. Vietējiem, faktiski, pa viņa naudiņām ir iespējams nopirkt rīsus un pupas. Kas viņiem arī tas nacionālais ēdiens, kopš viņiem te ir sākusies, nu, tā lielā taupīšana.
rīsi ar pupām, to viņi ēd, un tas esot neslītinām lētāk nekā mēs, teiksim, par saviem cukiem varētu nopilkt. Nu, tādu nesaprotam valsts. Tipisks kubiešu vakars, kāds šupojas šupuļu krēslā un istabā griežās televīzors. Viss ciemats faktiski vienlaikus skatās. Buenos días! Buenos días. Ceļš turpinās. Nu, šodien 1001 jūdzes Kubā ekspedīcijai visgarākā diena. Ja? Mums jānobrauc 700 km līdz pat Kubas vidienē atrodošais sala Kajo Koko. Mēs šķērsosim kārtējo reizi Havanu, pēc tam vēl 500 km brauksim tālāk. Gribēju pastāstīt, mums vakar tāds smieklīgs gadījums sanāca. Mūsu vadītājs šofers, viņš īsti nesaprot tā kā citas valodas, kā tikai spāņu. Un mēs viņam sakam, kad brauksim tālāk, mēs gribam pateikt parīt. Bet, nezinām, mēs sakam rīt. Un vakar nākam ārā no savas viesnīcas, skatamies, viņš atbraucis. Mums jau vajadzēja tikai vēl pēc dienas, tad viņš brauc atkal atpakaļ uz Havanu, tad brauc šorīt atkal pie mums. Apstājāmies, nopirkām ananāsiņku. Izrādījās vienu kuku tikai maksā, un tad vēl izdeva riktīgi čuku naudas atpakaļ. Smaržīgs. Ai, gatavais. Kas varam jau vakar rokā, bet ka šodien atkal labā roka saulē. Mēs apdzenām. A los hoyos yo voy a rumbear. A los hoyos voy a guarachar. A los hoyos mi negra me voy, que yo me voy. A los hoyos te voy a llevar. Mēs sasniedzām autopistu pateicoties GPS, kas ir nelegāls šai valstī. Pistā! Clase Marta, al Guayabito, pa Mexiquito, a Punta Blanca. Jā, es esmu tāds milzīgs, es esmu tāds mūsu. Para Suecia. Šī mašīna. Smuka viņa. Man Kaspars lika šo stulbumu filmē. Stulbumu, tā ir Dodge mašīna, skaistā. Garais žīgolis ar 3 durvīm vienā pusē. Tāds brīnums vēl nebija redzēts 3 durvju žigulis, tas taču ir limuzīns. Kad mums Latvijā šitādus ceļus taisīs, tā kā Castro ir uzbūvējis. Kāpēc tieši te Santa Klārā? Tāpēc, ka šī ir tā vieta, kur Če saplānoja savu pirmo militāro misiju. Mēs parēķinājām, ka viņš ir Castro vienaudzis. Redz, Fidelam šogad palika 85, Raulam 80. Che Guevara jau no 60. zem zemes. Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Komendante Che Guevara, ja vienkārši Che, esot nācis no pārtikušas argentīniešu buržuā ģimenes. No 2 gadu vecuma mazais Che sirgā ar astmu, un tas viņam esot tālāk arī devis šo milzīgo cīņas sparu. Izstudējis medicīnu, viņš ar motociklu 2 gadus braucis cauri visai Dienvidamerikai, tā izbaudot uz savas ādas visu apkārt valdošo netaisnību.
Meksikā, viņš nejauši satika Raulu, kurš savukārt uzreiz steidzās viņu iepazīstināt ar savu brāli Fidelu. Fidels tikko bija atbrīvots no Kubas cietuma. Jā, bija 55. gada rudens. Šī vēsturiskā tikšanās Fidels un Che tikās kādā Meksikas viesnīcā. Saruna esot ilgusi 8 stundas, un viņi viens otru tik labi sapratuši, ka sarunas beigās jau bija skaidrs, ka Kubā būs revolūcija. Un drīz pēc tam partizānu jahta ar 82 kaujiniekiem devās un piestāja Kubas krastos. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. 58. gadā partizānu nometnēs Iermestras kalnos bija jau 300 vīru. Nemiernieku radio Rebelde raidīja pa visu valsti, un situācija bija nobriedusi, un te nu Che izstrādāja savu kroņu gājienu. Kamēr Fidels palika kalnos, Che devās uz valsts vidieni. Un tieši šeit, Santa Klārā, viņš ar savu atbalstītāju nolaida no sliedēm armijas vilcienu, tad savāc ieročus, uzsāk sacelšanos, sašķēla Batistas kontrolēto valsti 2 daļās. Batista 1. janvārī ielēca privātā lidmašīnā un aizlaidās, un revolūcija Kubā bija uzvarējusi. Pēc revolūcijas Che kļuva par Kubas bankas prezidentu. Taču, kā jūs varat iedomāties, tas viņam drīz apnika, un 67. gadā viņš devās taisīt revolūciju Bolīvijā. Tur viņi tomēr noķēra un amerikāņi viņu nošāva. Un tikai 97. gadā Che tika pārabedīts šeit, revolūcijas šūpulī, Santa Klārā. Se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tas bija autostrāda. Pirmais lietus baigi ieplūda. Mazā Venecija, ot vēl noslāpšti tagad te. Aiziet. Redz, kas ir. Bet Dievs, man tūlīt man liekas salonā ieplūdīs. Jēzus, te ir upe. Fū, nenoslāpa. Mēs tikko atklājām, kā gaismas ieslēgt. Mēs visu laiku braucam, vidus saka, kaut kā baigi tumšs šeit. Man likās, ka kaut kas deg. Īstenībā nebija ieslēgtas. Dzird, kā džungļus skan apkārt. Mēs pēdējos 50 km braucam pa tambi taisni pilnīgi cauri mangrovi audzēm. Apkārt te ir visur urvājs, un mēs pa vidi braucam pa tādu taisni tambi. Mēs braucām un atbraucām. Vai lai pasties labāk uz šito? Vau! Labā vietiņa, ne? Kuba. Nu un, protams, okeāns. Bezgalīgs ceļš caur mangrovju audzēm, apkārt visur purvi. Interesants ceļš. Mēs apstājāmies. Paskaties! Cik briesmīgi. Mēs apstājāmies pie šīm mangrovju audzēm, viņas pafilmēt nedaudz. Un nekavējoši mašīnā ielidoja kaut kādi 30-40 todi. Un viss uzreiz uzklutē, viņi dzīvo šitnīs te. Kaspar! Filmējot, gandrīz iebrauc. Palika pārāk purvains! Palēja man braukt tālāk ar laivu! Iebraucam mangrovēs. Jā,
ar mašīnu te būtu grūti. Ieparkosimies uz peldi. Remze. Dosamies pētīt mangrovi audzes. Te tik spēcīgi straumi, ka nākās turceļā visu laiku turēties pie šīs virves. Atpakaļ toties var peldēt kā ar laivu. Zīvis ir? Bebrsunītis. Jā, ļoti skaists. Kas par uzmanies? Saprot, ka viņi nedrīkst barot ar roku. Barot lokos pirkstu. Ja paidrēdāt aizmījā, tak, jo dzirēju švējs. Tagad malā viss ir tāda zemē ieķērušies pēc sēnes. Es redzēju arī kādu zivi tādu izpūrušas uz visām pusēm. Mans šoferis. Jā, mangrovītais bija interesanti. Laižam. Esam nonākuši pašā salu arhipelāga galā, jau tālāk ir tikai jūra. Šeit jābūt ir pasaulē vienai no 10 skaistākajām pludmalēm. Āka Dievs, cik skaisti! Lajupi Narvi vientuļā pasauli ir nodēvējusi kā vienu no 10 pasaulē skaistākajām smilšu pludmalēm. Prepara la lluvona para dar comienzo a la obra. Se prepara la lluvona. Tas no spaiksnē. A la obra. Suya bosta curulele, emprenda de cabiosile. Suya bosta curulele, emprenda de Braucam uz aizliegtu pludmali no Hibi. Nav jau tā, ka pie jūras atpūšās tikai biezie rietumnieki. Lūk, atpūšās vienkāršie kubieši. Viņiem ir savi kempingi. Tropos laiks izmainās vienā mirklī. Pēkšņi klāt riktīgas lietus gāzes. Šodien mums balkona svētki. Bananās pa kaut kādiem 10 centīmiem gabalā. Toties, kāda garša, pilnīgi mīksts. Gatavs. Paskatīsimies, kādas zivis dzīvo šai jūrā. Rafaels siena ir. Rafaels siena ir laikam ar kaut kādu maizīti. Viņam arī garšo maizīti. Kā tev iet? Smuki karaļi!
es vēl neizdomāju. Tā vispārējā Kubas nabadzība bija jaušama arī benzīna tankos. Pa ceļam mēs iebraucām iekšā, pāris vietās domājam kaut ko paēst. Benzīna tankos bija tikai kaut kādas pakas ar popkornu un ūdens. Vairāk nekas, kaut kā rakstīts bārs. Domājam jau, ka mēs visi zinām par pasauli un ceļošanu. Pirmajā dienā atkal ielidojām. Mēs kaut kādu stundiņu papeldējāmies vienkārši bez nekādiem krēmiem. Šī diena ir pilnīgi garām. Viss sūrst, temperatūra. Kuba ir tā vieta, kur līst ar rums. Tur aparātos kuļās pina kolādā un viss pārējie kokteļi daikiri un tā tālāk. Un šeit Havānā Kulu. Nu, draugs gribēs padzerties. Skaties, tādām izvalbītām acīm. Rums ar kolu garšos tev. Ņem ciet. Tā. Un sūc tagad. Sūc, nu. Negrib tev Nu, kas ir, nemāki? Jums šitam vajadzēja būt tā kā jau... Jau viņam acis uz kātiņiem. Protams, ka uz kātiņiem. Nē, bet tas galvenais, es domāju, ka viņam taču vajadzētu mācēt pasūkt. Nu, acis uz kātiņiem. Pamēģini tomēr to salmiņu, nu. Ai, tu.